Daudzi, kuriem kāds tuvinieks dzīvo laukos, vēlējās ar starppilsētu autobusa šoferīša palīdzību aizvest, piemēram, pieniņus, sieriņus, sviestiņu vai kādu vēstuli. Bet raidījums ar tā studijas skatītājs vērsies pie mums ar jautājumu, kāpēc nu jau kādu laiku šoferiem ir kategoriski aizliegts pieņemt un pārvest kādus sūtījumus. Kādēļ vairs starppilsētu autobusos neļauj sūtīt paciņas, somas, kaut vai par atsevišķu maksu? Tagad šoferiem tas ir aizliegts. Agrāk daudzi lauku iedzīvotāji no laukiem uz pilsētām un otrādi sūtīja saviem ģimenes locekļiem, studentiem, bērniem sūtījumus ar lauku labumiem un daudz ko citu, bet tagad vairs nedrīkst. Skaidrs, ka gadu gaitā cilvēki ir pieraduši, ka šādā veidā var ļoti ērti un ātri dažu stundu laikā nosūtīt lielākas vai mazākas paciņas pa visu Latviju. Bet vai tiešām šoferiem tagad tas ir aizliegts? Autotransporta direkcija neiejaucas šajā jautājumu blokā. Mēs esam noteikuši visu, kas attiecas uz pasažieru, un pasažieri viņš brauc kopā ar bagāžu, bet kaut kādas citas darbības, kas patiesībā droši vien būtu šajā gadījumā iespējams, ka būtu piesaistāmas no viņa biznesa nišai, proti viņi varētu pelnīt vairāk un to darīt, tad tas būtu viņiem pašiem pārvadātāju jautājums, kas būtu jāizvērtē gan kā to biznesu droši vien piereģistrēt, lai tur tomēr arī būtu kaut kādi maksājumi vai kas, ja par to tiek ņemta nauda, protams, vai ne. Tāpat tās arī no drošības viedokļa. Mēs tomēr dzīvojam tādā laikmetā, ka es nezinu, vai jebkurš cilvēks būtu gatavs no otra cilvēka paņemt kādu paciņu un tagad pārvest uz citu punktu, ja mēs nezinām arī, kas tur ir īsti iekšā. Ja? Tas ir drošības jautājums, protams, kas attiecās arī uz daudziem citiem. Autotransporta direkcijā norāda, ka tai nebūtu iebildumu, ja pārvadātājs piedāvātu šādu pakalpojumu. Taču direkcija neuzņemas atbildību par autobusu šoferu rīcību, jo viņi ir pārvadātāju, nevis direkcijas darba ņēmēji. Vērsāmies pie vairākiem pārvadātājiem ar vienu jautājumu. Vai jūsu uzņēmumā šoferiem ir atļauts pieņemt un aizvest kādu sūtījumu vai nē? Un kādēļ šāds lēmums? Tikai 2 pārvadātāji sniedz atbildes. Akciju sabiedrība CATA iekšēji ir noteikusi, ka tā nepārvadā bagāžu bez pasažiera. Šāda lēmuma pieņemšana ir veicinājusi pieredzi. Bagāža gala punktā netiek saņemta, cilvēki sūta neatļautas lietas, vielas un tā tālāk. Latvijā ļoti izplatīti ir pakomātu tīkli, kurus var ērti izmantot. Pārvadātājs Norma A. Ekolains nesniedz tādu pakalpojumu kā bagāžas pārvadāšana bez pasažiera. Šādu lēmumu esam pieņēmuši, izvērtējot riskus un rūpējoties par pasažieru un ekipāžas drošību. Autobusa vadītājiem ir ierobežots laiks, lai rūpīgi pārbaudītu nodotās bagāžas saturu un izvērtētu, vai tā ir droša un atbilstoši iesaiņota. Bez tam, lai sniegtu sūtījumu pārvadāšanas pakalpojumu, būtu nepieciešams reģistrēt sūtījumu, identificējot sūtītāju un saņēmēju datus, tādējādi pasargājot sevi no situācijām, ka tiekam iesaistīti krāpnieciskās nelikumīgās schēmās. Pārvadātāju galvenie iemesli, kādēļ šoferiem ir aizliegts pieņemt sūtījumus, ir skaidri. Drošības apsvērumi un liekas darbības, kā rezultātā var rasties kavējumi. Kā arī, ja par šādu pakalpojumu tiek iekasēta maksa, tad šī darbība ir jāreģistrē. Ja mēs paskatāmies arī no citas pozīcijas, mēs dzīvojam laikmetā, kad tie pakomāti un tam līdzīgi dažādas, es redzu viņus pat diezgan lielos lauku nostūros parādās, kur patiesībā arī šī iespēja cilvēkiem ir, es nevaru teikt, ka viņi visur, ja, bet viņi parādās vienmēr, kas ir viens no veidiem, un tas tomēr ir biznesā reglamentēts, kādā veidā tas notiekās. Es saprotu, ja nāk garām autobusu un ar šoferīti būtu iespējams kaut kur nogādāt vai uz nākošo pieturu vai tālāk, līdz kaut kādam galapunktam kaut ko. Nē, autotransporta direkcija, kā es saku, nejaucās šajā lietā iekšā. Tas nav mūsu uzdevums, bet pārvadātāju uzdevums gan būtu izvērtēt, kā to legalizēt šo biznesu, un otrs arī no šī drošības aspekta. Kā noskaidrojas, pārvadātājiem nav lielas intereses nodrošināt šādu pakalpojumu, un tie patiešām ir aizlieguši šoferiem pieņemt pasūtījumus. Tātad šis gadiem ierastais paradums paciņu nodošanu šoferiem turpmāk vairs nebūs iespējams. Kristaps Puriņš, Mārtiņš Avots, 4. studija.